Sveicināti sarunu ciklā Praktiski vesels. Raidieraksts, kā jau parasti, top kopā ar Mēnesi aptieku Centrālo laboratoriju un Veselības centru apvienību. Un tāpat kā citās reizēs, arī šajā mēs runāsim par un ap veselību. Gan par tiem jautājumiem, kas mums katram pilnīgi noteikti ir jāzina, gan par tiem, kurus mēs varbūt labāk izvēlētos nezināt. Un šajā ceļā kopā ar jums būšu es, veselības vēstnese Ārta Lāce, un es, ginekoloģa dzemdību speciāliste Karlīna Elksne. Un šodienas stāstu es gribētu sākt ar jautājumu, vai jūs zinat, kas ir cilvēka lielākais orgāns? Tad 3 sekundes apdomas laika, tā ir āda. Un, ja tas ir mūsu lielākais orgāns, par to ir arī atbilstoši jāparūpējas. Vai jūs sev esat atklāti pajautājuši, kā jūtas mana āda, vai tā ir pietiekami aprūpēta, un kā tad parūpēties par ādu aktuāli šobrīd šajā pavasara, vasaras sezonā? Par to tad šodien noskaidrosim kopā ar mūsu ekspertiem. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle un ģimenes ārste Līga Kozlovska un Veselības centru apvienības dermatologs Artūrs Kaļva. Un mans pirmais jautājums jums abiem ir pavisam vienkārši. Ko tad īsti nozīmē ādas veselība un kā saprast, vai man tur viss ir kārtībā vai tomēr īsti nav? Ja nekas nesāp un nekas neizskatās pārāk nesmuki. Ar ādu, protams, tas ir lielākais orgāns un mēs to ļoti bieži arī uzsveram. Bet jāatcerās, ka tas mums ir tāds arī savā ziņā filtrs un spogulis, jo mēs ļoti bieži varam redzēt, ka kaut kas nav kārtībā ar iekšējiem orgāniem. Tas ir viens, bet 2 jāatcerās, ka āda ir ļoti daudz funkcijas. Tas ir ne tikai lielākais orgāns, bet āda ļoti daudz strādā. Viens, protams, ir estētiskā funkcija. Tajā brīdī, kad mēs kaut kur dodamies, mēs gribam labi izskatīties. Cilvēki vērtē mūsu, un āda ir viens no galvenajiem kritērijiem. Tas būtu tā kā viens no tādiem cilvēku prāt svarīgākajiem, bet arī ir citas funkcijas. Ja mēs slimojam, ja mēs ejam ārā, āda mēģina reaģēt, viņa mūs pasargā no tā, ka mēs spējam nosargāt šo normālo temperatūru. Vai tajā pašā laikā, kad ir kaut kādas infekcijas, vīrusi, alergēni, mums tur ir dažāda barjera, kas pasargā mūs no dažādiem šiem te ārējiem faktoriem. Un veselā āda spēja to visu ļoti labi nobalansēt, veselā āda spēja tā kā uzturēt to, ko mēs saucam par homeostāzi, un ar to visam jābūt ir kārtībā. Tajā brīdī, kad kaut kas nav ok, tad, protams, mums sākās dažādas problēmas. Un tās problēmas, kas ir, piemēram, kaut kāda nieza sāpe vai kaut kas vizuāli nepārāk labi, tad jau, protams, pacienti un cilvēki meklē speciālistu. Bet mums vajadzētu atcerēties, ka uz ādu mums vajadzētu paskatīties biežāk, gan tik daudz, cik mēs redzam ar acīm vai izmantojot spoguli, jo ļoti daudz lietas ir tādās iedīgļu stadijās, kur ir pēc iespējas labāk doties pie ārsta, tad, kad tikko kaut kas sākās un tiešām pārbaudīt, vai tas ir kaut kas labs vai nē, jo tajā brīdī vislabākais mirklis tiešām cilvēkiem noķert kaut kādas lietas un palīdzēt. Un, man liekas, tas ir tas novēlējums cilvēkiem doties tad, kad jau sāk aizdomāties, ka kaut kas varētu nebūt ok, nevis tad, kad jau viss ir slikti un tā āda, neveselā āda tiešām sāk traucēt. Un tas neattiecas, protams, tikai uz seju, vai ne? Protams, tas ir stāsts pilnīgi par visu ķermeni, jo mums, es domāju, tas ir tāds Latvijas cilvēku fenomens, ka mēs sejā, mēs ieskatāmies spogulī katru dienu, bet tās pārējās vietas, vai ne, kas ir, teiksim, zem krūtīm, dzimuma orgāni, dibens, mēs no tām vietām ļoti bieži tā kā mazliet kaunamies, mēs negribam paši skatīties, un arī tad, kad es pacientiem prasu, es saku, labi, bet, teiksim, jums kaut kas ir dzimuma orgānos vai dibenā padusēs, ļoti bieži pacienti saka, jā, man tur kaut kas ir, viņiem traucē, viņi nezin, kas īsti tur ir, jo viņi mēģina tā kā neskatīties, jo laikam ir tā doma, ja es neskatīšos, tad tas varbūt pāries, bet ļoti bieži tas mums vai nu palīdz saprast, ka tā slimība ir izplatītāka vai vispār ieraudzīt pirmo reizi kaut ko tur, un tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēks jau ir tā kā spēja uzdrošināties pats runāt par to, jo citreiz mums gadās arī nepajautāt, un tad, protams, mēs tā varam arī palaist garām.
Nu, sievietēm mazliet vieglāk. Sievietes vismaz reizi gadā atnāk pie ginekologa. Un, jā, man arī ir gadījies, ka es esmu tā, kas pāris reizes pirmreizēji diagnosticēja, piemēram, psoriāzi vai atopisko dermatītu. Bet ko darīt vīriešiem? Tas ir labs jautājums. Ko darīt vīriešiem? Vīriešiem, man liekas, protams, ka viens ir sievietes. Vīriešiem ir sievietes, kuras ļoti bieži, vīrieši atnāk, saka, man tur draudzene vai sieva atsūtīja pie jums. Es saku, kas noticis? Es nezinu, viņa teica, ka jānāk ir pie jums, vai ne? Bet man ir jāizstāv vīrieši, ka tiešām tur kaut kas mainās, es teiktu tā, un ļoti daudz vīrieši paši nāk un saka, kaut kas nav ok. Es domāju, ka savā ziņā tā būs paudžu maiņa, kas ļoti labi nostrādās, cerams, bet mums vairāk, laikam, tie vīrieši jāstimulē rūpēties par savu veselību, fizisko, mentālo un vairāk jādomā par profilaksēm, jo vīriešiem joprojām ir tas uzskats, kas ir sabiedrībā, ka īsts vīrs jau neslimo, neiet pie ārsta un tikai, ja iet, tad kaut ko izgriezt, tad jau pavisam viss slikti, bet mēs jau gribam, lai līdz tai griešanai netiek un lai mēs tiešām varam palīdzēt jau profilaktiski un iepriekš. Rīgas Stradiņu universitātē, tā kā es esmu arī rezidentūras programmas vadītāja ģimenes medicīnā, gadus atpakaļ bija viens pētījums. Vīrieši, kam visvairāk uzticās vai pie kā visvairāk iet. Nu, tas ar savām problēmām, un tie tomēr bija ģimenes ārsti. Tad mums ir jābūt pašiem primārām zināšanām, kā pacientam palīdzēt. Un šeit es noteikti arī doktorim piekrītu, ka profilaktiskajā apskatē pacients vai paciente jāskatās no galvas līdz kājām. Jo ir mani kolēģi jau tādā iegājuši ļoti tādā savā veidā rutīnā izdegšanas sindroma dēļ, un bieži man saka, Līga, es pacientam tikai izmēru spiedienu, tas ir labākā gadījumā vēl paklausos sirdi, plaušas, bet visā tā ziņā ādam, teiksim, un sevišķi zem joslas vietas ļoti bieži vispār netiek, jāsaka, vērtēta un skatīta. Un es tā kā arī, jāsaka, veicu arī primārās ginekoloģiskās apskates un ņemu skrīningus. Patreiz šis skrīningu jautājums gan sievietēm, gan vīriešiem, katram savā vecumā, tomēr mums dod tādu papildus veidu, kā novērtēt arī ādu. Ja? Arī ļoti intīmās zonās, jo tur var būt ne tikai tādas, jāsaka, labi saistītas, doktors arī pieminēja arī infekcijas slimības, bet seksuāli transmisīvās slimības, varbūt HIVs, piemēram, nedod Dievs, visādas dīvaini, teiksim, jāsaka, ādas veidojumi papildus, kondilomas, piemēram, ja stāstu. Un es to visu redzu, novērtēju, un tad man ir plāns A, B, C, ja, ko es varu pat izdarīt savā praksē. Pirmām kārtām jau asins analīzes es noteikti varu paņemt. Sievietēm arī vīriešiem izstriepi, ja. Teiksim, ja ir attiecīgi simptomi no dzimuma orgāniem. Tāpat pats par sevi krūšu palpācija. Ja? Krūšu palpācija tā ir mana ikdienas konsultācijas sastāvdaļa, jo katrs veidojums, ja, tas var būt saistīts gan pamatā ir vai no ar zemādas, ja, tāda izmaiņām, un nedod Dievs, ka tas ir saistīts ar onkoloģiju. Par šo te profilaks, jā, ar krūšu palpāciju ir skaidra rekomendācija, tad katrai sevi cienošai sievietei, sev mīlošai, reiz mēnesī pēc menstruācijām ir jāizpalpē, tad jāiztausta savas krūtis. Kā ir ar ādu? Kā jūs rekomendējat, cik bieži tad šādu pašapskati būtu labi veikt? Pie tam pilnā augumā, nevis tikai ģīmi aplūkot. Ja runā par to pašpārbaudi, ja, tad līdzīgi kā ar krūtīm. Principā reiz mēnesī gan sievietēm, gan vīriešiem uz sevi jāpaskatās tā uzmanīgāk. To var ielikt kalendārā, ieplānot. Privāti jāpaskatās. Var arī palūgt kādu, vai ne? Tas jau ļoti individuāli. Vai ne? Bet tas, ko es rekomendēju pacientiem, kas nāk pie manis pārbaudīt dzimumzīmes,
Es viņam dodu tādus punktus, ko tālāk darīt. Un viens no tiem punktiem ir dzimumzīmju pašpārbaude. Tas ir vienu reizi mēnesī uz sevi jāpaskatās. Jāpaskatās, protams, tas, ko mēs redzam. Ir jāatcerās, ka ir vietas, kuras mēs tik labi neredzam. Un tad mēs varam izmantot divus spoguļus. Piemēram, ļoti bieži tie var būt veidojami aiz ausīm. Jā, un tad mēs varam pielikt spoguli un ar otru spoguļu palīdzību ieraudzīt, vai tur kaut kas nav. Tie, protams, dzimuma orgāni, jo tie paši ādas veidojumi, gan labdabīgi, gan ļaundabīgi, ir uz dzimuma orgāniem, uz tām pašām krūtīm, uz dibena, uz pēdām, pēdu pamatnes. Un, tas ir tas, ko es pacientiem rekomendēju apskatīties. Tie elementi, kas jau ir un ir pārbaudīti, un pasaku, jā, viss ir kārtībā, un šie ir labdabīgi, vai tur nav nekā aizdomīga, viņi, protams, arī var procesā mainīties. Un tajā brīdī, kad veidojumi sāpnies, asiņo, kaut kā mainās, tad es pacientiem saku, tad mēs negaidām gadu, tad mēs nākam ātrāk. Bet principā tas tāds zelta standarts ir reiz gadā atnākt, ja tur nav kaut kādi citi riska faktori, atnākt pie dermatologa, pārbaudīt veidojumus, un tad tos pārbaudot jau var saprast, vai ir kaut kas tāds, kur mums vajag vairāk uzmanības pievērst. Attiecīgi pacientam jāatnāk ir pēc 3 mēnešiem vai 6 mēnešiem, vai mēs ļoti bieži arī iesakam uzreizēm griezt ārā. Jo griežot ārā ir gan ārstēšana, gan uzreizēm histoloģiskā izmeklēšana, kur mēs varam 100% pateikt, vai tas ir kaut kas labs, vai tas ir kaut kas, citreiz kaut kas tāds pa vidu. Jā, tādi mums arī veidojumi ir, kas ir atipiski, vai teiksim, ir tādi špicoīdie nēvusi, kas, piemēram, bērniem pilnīgi norma, pieaugušajiem griežam ārā. Un tad, protams, ir visa onkoloģija. Bet tad pilnīgi profilaktiskos nolūkos, pat ja man nav nekāda sūdzība, gluži kā pie ginekologa, arī pie dermatologa reiz gadā, es pareizi sapratu. Jā, tieši tā reiz gadā, ja mēs runājam par ādas veidojumiem un dermatoonkoloģiju. Jā, bet pat ja es neko neredzu pati, tad vienalga ir vērts reiz gadā. Tieši tā. Un te man uzreiz raisās fantāzijas par to pašpārbaudi, kad nevar īsti redzēt, ka tas varētu būt tā 2 vienā, risināt vientulības un cilvēku attālināšanās problēmu. Reizi mēnesī kaut kāds draudzeņu randiņš. Jā, apskatīt apskatas dienu, apvienot ar kafiju un klačiņu. Tā, ja tev ir vēl tā riska grupas āda gaišā, tad tu vari aicināt 2 reizes mēnesī. Superīgi. Mēs atrisinājām jau vienu problēmu. Valstiskas problēmas risināt. Jā, absolūti. Maijā ir melanomas mēnesis, un jāsaka, ka parasti mēs dzirdam par dažādām aktivitātēm, bet kādas tad ir tās pazīmes, lai saprastu, ka šitais vairs nav īsti labi? Jā, pirmām kārtām jau tā dzimumzīme, kā mēs vienkārši tautā runājam, viņa var mainīties. Un viņa var mainīties, un labi, ja pacients to ievēro. Ja, un tad es esmu tiešām priecīga un laimīga, jo, piemēram, tur paliek dzimumzīmē melna maliņa vai arī dzimumzīme sāk augt un dīvainā, teiksim, paliek formā. Tādā gadījumā, man šī gadījumā, tā kā dermatologs šeit manā gadījumā nav īsti uzreiz pieejams, es aizsūtu pie onkologa ķirurga. Ja, un viņš ir tas, kā daktars saka, ka vajag arī izgriezt, ja, un arī paņemt to histoloģiju, tad jau man uzreiz ir tā atbilde, ja, piemēram, ir, nedod Dievs melanoma, ja, bet varbūt arī citi ādas vēža veidi, ja, tur karcinomas, plakanšūnu karcinomas, baziliomas, kas ir, tādu vieglāku salīdzinoši, jāsaka, gaitu. Bet tāpatās ļoti svarīgi, un mēs atkal zaļā koridora ietvarā, es kā ģimenes ārsts tikko esmu saņēmusi šo histoloģijas atbildi, ka, piemēram, ir melanoma, sūtu tālāk uz Latvijas onkoloģijas centru vai stradiņiem, un tad tiešām 10 dienu laikā dermatologs, onkologs tālāk, jāsaka, šo pacientu ved. Ja? Bet atgriežamies pie cilvēka parastā. Kādas tad būtu konkrēti tās pazīmes, lai mēs varētu... ABC. Jā, ABC. Kam būtu jāpievērš uzmanību skatoties uz šo veidojumu, ka tas ir potenciāli jau veidojums ar risku, kuru noteikti šo pārbaudu nevajadzētu atlikt? Tajā brīdī, kad mums ir kaut kas asiņojošs, izčūlojošs, niezošs, tas jau ir slikti. Jāiet pie dermatologa, lai saprastu, kas tas ir. Jo tie varbūt ir labdabīgi veidojumi, kas ir satraumēti un iekaisuši, un tie tā dara. Bet, principā, atgriežoties pie ABCs, jāpaņem ABC, un ko mēs tur zinām no ABCs, ir A, B, C, D, E.
Tas ir viena no, manuprāt, vieglāk saprotamajām pieejām, kā šīs dzimumzīmes var izvērtēt. Tātad mēs skatāmies, vai šis veidojums ir simetrisks vai tomēr asimetrisks. Ja tas veidojums nav skaisti simetrisks, dažādi viņu griežot, tad tur jau ir vērts viņam pievērst lielāku uzmanību. B ir robežas, ja borders. Attiecīgi mēs skatāmies, vai šīs robežas ir puslīdz vienādas, vai tur kaut kādi stari izaug, kaut kas tur nav kārtībā. C ir stāsts par krāsu. Visbiežāk dzimumzīmes ir vienveidīgā nokrāsā. Ja tur ir divas krāsas, brūnāks, tumši brūnāks, tas nevienmēr nozīmē, ka tas ir kaut kas slikts, bet to visbiežāk var paskatīties dermatologs. Dermatoskopiski cilvēkam ir grūtāk to pašu visu novērot. ABC, tad mums ir D, attiecīgi, ja šis veidojums sāk palielināties, ja viņš ir liels, it īpaši, ja tas veidojums, gadiem ilgi bijis tāda viena izmēra un pēkšņi sāc palielināties, tam ir jāpievērš uzmanība, un tad ir tas E, ko var raksturot kā veidojumu tādu pacelšanās uz augšu, ja viņš sāk kaut kā celties, mainīt ne tikai to savu izmēru uz ādas, bet jau sāk augt kaut kur uz augšu, tā arī viena no pazīmēm, kad jāsāk pievērst uzmanību, ka tikai tur kaut kas nav slikts. Šis tās pazīmes, ko cilvēks var novērot ikdienā ļoti vienkārši ar aci, un ja kaut kas no tā ir, tad jāiet jau pie dermatologa, kurš tālāk pārbaudīs vai no ar dermatoskopu parasto, kas ir tāds rokas mikroskops, kā es pacientiem stāstu, tā nav lupa, tas galīgi nav viens tas pats. Viņam ļoti liels palielinājums, un mēs nepārspīlēju gadiem mācāmies, lai saprastu šīs atšķirības, jo īstenībā tā nav tāda viegla metode. It īpaši, jo vairāk mācies, jo vairāk to saproti. Otrs ir šī digitālā dermatoskopija. Ir pacienti, kuriem mēs rekomendējam tādu kartēšanu, kad mēs viņus nobildējam, tad to katru dzimumzīmi nobildējam, un tad pēc gada veicam to pašu, un tad mēs varam salīdzināt. Tie pacienti, kuriem jau ir bijušas melanomas, vai kuriem ir ļoti daudz dzimumzīmes, kad vienkārši to nevar ar aci izsekot tam līdzi. Tā ir tāda pacientu grupa, kuriem mēs tieši tā arī pasakam, jums būtu labi veikt šo te kartēšanu. Tā gan ir Latvijā, diemžēl, maksas procedūra, bet ļoti, ļoti vērtīga. Tas var palīdz noķert tādus jaunus veidojumus. Un digitālo dermatoskopu, es teiktu, veids visi dermatologi pieņemšanās, un tas arī ļoti efektīvi palīdz saprast, vai tur ir kaut kas aizdomīgs, vai citreiz arī 2-3 krāsu veidojumu. Es pacientiem saku, nē, jums vienkārši ir kombinēta dzimumzīme, visi kārtībā, viņiem tāda ir. Sadzīvojiet ar viņu un nāciet pēc gada. Bet pietiek ar vienu no tām ABCDE, lai jau mērķtiecīgi rīkotos un dotos pie dermatologa. Nevajag gaidīt, ka tur būs 3 no 5, vai vēl visas viena pazīme. Jā, jo ja es, kā es saku, ar aci redzu, ka tā ir melanoma, es negribu teikt, ka ir pa vēlu, nē, mūsdienās mēs ļoti labi ar to tiekam galā, arī ar tādām ielaistām melanomām, bet ir labi viņu ķert tajā brīdī, kad viņa tur lokāli vēl aug, nevis tad, kad viņa jau kaut kur sākusi augt dziļāk, piemēram. Ja? Un tas ir tas brīdis, kad mēs viņu gribam noķert, jo tur ir vislabākās prognozes, un tas, man liekas, arī būtu visdraudzīgāk cilvēkam. Vēl viena tā pazīme ir tā sauktais neglītais pirlēns. To man ādas ārsts, pie kura es regulāri pārbaudīju savus dzimumus, pateicu, ja viens sāk izskatīties tā kā no citas operas, tas ir aizdomīgi. Jā, tieši tā, ja mēs skatāmies, protams, ka skatāmies cilvēku kopumā, kā doktori minēja, tā holistiskā pieeja, jā, mēs tur kaut ko izolēti nemēģinam ķert, bet ja mēs redzam, ka viens veidojums ir kaut kāds ne tāds kā citi, tad mēs viņam pievēršam lielāku uzmanību. Ir cilvēki, kuriem šie neglītie pīlēni ir burtiski visur. Viņiem ir šie atipiskie, jeb tādi nestandarta dzimumzīmes, runājot latviski. Un šie tie cilvēki, kuriem mēs jau iesakam šīs kartēšanas, šīs digitālās dermatoskopijas, jo ļoti, ļoti grūti ar aci pēc gada, noķert tās izmaiņas, jo viņi visi ir izmainīti. Un tas aparāts gan ar to mākslīgo intelektu spēj salīdzināt šīs bildes, mēs viņas varam salikt kopā un burtiski tad salīdzināt, apskatīties, kas ir ļoti, ļoti vērtīgi.
Es arī savā mūžā vienreiz esmu veikusi to kartējumu, jo ķermeņa ar mākslīgo intelektu. Es tagad šogad plānoju vēlreiz aiziet pēc 2-3 gadiem, jo no vienas puses melanoma paliek arvien jaunāka. Tas nozīmē melanoma jau 30 gadi un plus, jā, tā tad var, diemžēl, šiem jaunajiem cilvēkiem jau atrast šo ļaundabīgo audzēju. Tai pašā laikā pēc 50 gadiem ļaundabīgā audzēja iespēja ir tikpat liela, un sevišķi, ja mēs skatāmies ļoti dažādos riska faktorus, ja, ko, teiksim, vai, piemēram, tā pati sauļošanās, ja, pārsauļošanās vai solāriju izmantošana. Neskatoties uz to, vai tā tad arī cilvēks pēc 50 gadiem, varbūt biežāk viņiem ir šīs baziliomas, ja, tādi nedaudz labdabīgāki, ļaundabīgi audzēji, ja, kurus vieglāk, teiksim, arī kolēģiem ārstēt, ja, bet vai plakanšūnu karcinomas. Un visbiežāk, jāsaka, pēc 50 gadiem mēs šos onkoloģiskos, jāsaka, veidojumus atrodam uz sejas, ja. Jo seja tomēr ir tā vieta, kas visvairāk tiek pakļauta saulei, saules iedarbībai, un kaut arī cilvēks saka, es jau tikai strādāju visu laiku dārzā, jā, es jau neko citu nedaru, bet no saules tā iedarbība plus hormonālās izmaiņas, jā, jo ļoti bieži mēs redzam sievietēm, tāpat arī vīriešiem, tādi uz sejas parādās tādi zvīņaini, tādi veidojumi, plankumi, jā, vai arī tādas pāpulas pacēlumi. Un tad ir vienmēr jāpadomā, vai tas ir ļaundabīgs, vai arī tas paskatāmies ar dermatoskopu, nomierinam, ka tas ir saistībā ar, jāsaka, gadiem, jā, saistībā ar gadiem, kā es saku, bet, cilvēkam galvenais dot, jebkurā gadījumā atbalstu un mierinājumu, ka ir ceļš, kā mēs viņam varam palīdzēt. Mēs viņam varam palīdzēt, bet, lūk, divas dažādas pieredzes. Aizēju pie ādas ārste, pašai tā ir bijis. Viņa dakteris prasa, ar ko tad atnācāt, kāda bēda, saku, man tur viena dzimuma zīme, baigi, man viņa nepatīk, man liekas, ka viņa ir asimetriskāka kļuvusi, jo es uz viņu vairāk skatos, jo briesmīgāk man viņa rādās, un dakteris apskata tikai to vienu dzimuma zīmi, un pēc tam es uzzinu, ka vispār tā nav labi, ka tomēr ir jānoģerbas un jāļauj dakterim apskatīt visas dzimuma zīmes, kā tad ir pareizi un kāpēc nepietiek apskatīties tikai uz to, kas krīt acīs. Un vai pacients drīkst būt uzstājīgs tādās situācijās, vai tas nebūs kaut kāds ētisks pārkāpums, ja es teikšu ārstam, nē, es gribu Es vēl esmu dzirdējusi, ka dakteris saka jums, ka šajā cenā ir iekļauta tikai viena dzimuma zīme ar dermatoskopu. Nopietni tu esi dzirdējusi? Es esmu tādu dzirdējusi, jā. Ui. Tas gan ir vairāk, tā kā man daudz pacienti no Anglijā, tur gan ir tāda pieeja, ja, ka cilvēks aiziet vai pie ģimenes ārsta vai pie dermatologa, un tur ir tikai viena sūdzība saistībā ar šo. Ja jums ir vēl sūdzības, tad nāciet nākošajā reizē. Ja. Es savā praksē gan tādu īsti nekad neesmu redzējusi un dzirdējusi. Kā jau es teicu, ģimenes ārsti uzticības persona, un man vienmēr ļauj apskatīt no galvas līdz kājām. Un mēs labi, šodien ir melanomas mēnesis, šomēnes melanomas mēnesis, bet, kad mēs runājam par ļoti dažādiem izcitumiem, piemēram, es kā ģimenes ārsts, man ir diferenciāla diagnoze, kā jūs, doktor, pieminējāt, piemēram, psoriāze, ja, sieviete, ja, sevišķi tur, jāsaka, cirkšņos, ja, redzama, vai arī pie dzimuma orgāniem, bet tai pašā laikā man kā ģimenes ārstam ir iespēja, tomēr diagnosticēt, vai tā ir sēnīšu, piemēram, slimība, ja, es paņemu nokasījumu mikroskopā, un tas jau primārā līmenī, izslēdz, tātad viņa sēnīte nav, bet ļoti reāli psoriāze, ko tad gan ir obligāti jāmeklē dermatologa palīdzība, jo bez tā mēs nevaram iztikt, jo pirmām kārtām diagnostika nepieciešama pareiza, un otrām kārtām arī tad valsts kompensācijas zāles ir iespējamas, jā, 100% apmērā.
Anglijas pieeja nevienmēr ir slikta, jo tas, ko es redzu, ka pacients atnāk, es saprotu, ka viņš nogaidījis rindā un ka viņam tagad ir 5 problēmas, kas vispār nav saistītas viena ar otru. Un tad viņš grib visus izstāstīt, bet jāsaprot, ir jāciena arī ārsts, es teiktu. Un es ļoti bieži saku, mēs varam mēģināt atrisināt, bet tik daudz, cik mums atliek laika, jo atrisināt pilnīgi visu vienā vizītē var, bet tas atkal būs ļoti bieži pavirši. Bet atgriežoties pie tā, kā tā dzimumzīmes vajadzētu pārvaldīt, tas zelta standarts, kā mums patīk teikt, ir pirmkārt mēs ar pacientu runājam, jo tas mums ļauj saprast, kurā riska kategorijā šo cilvēku ielikt. Vai cilvēkam ir bijusi ādas onkoloģija pirms tam, vai pacientam ir ģimenes anamnēzē kāda ādas onkoloģija, un šeit es ļoti silti iesaku ievākt šo anamnēzi no saviem radiniekiem, jo viņam pasaka, jā, ir bijusi, es saku, kāda. Un man tas ir tikpat labi, ja viņš pateiktu, es nezinu, jo protams, ka ja tā ir, teiksim, bazilioma, tas ir viens stāsts, ja tā ir melanoma, tur tie riski ir augstāki. Mēs mēģinām saprast, ko tas cilvēks ir darījis, attiecīgi, vai viņš sauļojās vai nē. Un tad, kad viņš saka nē, tad ir jautājums, vai nē ir, viņš neiet pludmalē, vai viņš tomēr tur varbūt strādā dārzā, ja cilvēku prātā, kā jau doktori minēja, tā nav sauļošanās, lai gan tā ir tikpat izteikta, kā sēdēt pie jūras. Un, protams, vārds, no kura man ir anafilaktiskais šoks, ir solārijas. Ir cilvēki joprojām, kas iet uz solāriju. Man tas bija pārsteigums, jo man kaut kā likās tas palicis 90. Bet nē, tas joprojām ir aktuāli. Lai man piedod visi uzņēmēji, kas to dara, bet jā, tas ļoti palielina risku, un tā ir tā pirmā daļa. Un tad otrā daļa, es domāju, tās pieejas ļoti dažādas, bet es pacientiem sāku ar muguru. Tas ir tas, ko cilvēks var vismazāk izpētīt. Mēs apskatāmies visu muguru, mēs apskatāmies ķermeņa priekšu, seju, rokas, un tad es saku, tagad mēs guļamies un skatīsimies kājas, piemēram, sievietēm. Statistiski ļoti bieži melanomas ir tieši kājās, un mēs arī tur uzreizēm tam pievēršam uzmanību. Protams, neaizmirstam par pēdu un galvas mataino daļu, un tad es personīgi vienmēr paprasu, vai kaut kas nav uz dibena un dzimuma orgāniem, jo cilvēki tā brīvprātīgi, kā mēs runājām, īsti to negrib stāstīt, bet ļoti bieži tur var būt arī dzimumzīmes, un tās dzimumzīmes ādas onkoloģija varbūt arī tur. Ir jāsaka, ka es mazliet ar šo grēkoju, bet es to daru tādos ļoti apzinātos gadījumos, kad pie manis atnāk cilvēks gados ar veidojumu uz sejas, un to vajag tieši pārvaldīt. Un ja es jau tā pieliekot saprotu, ka tur ir onkoloģija, tad es šo pacientu citreiz apskatos visu pārējo seju, kaklu sūtu griezt ārā, vai tas ir zaļais koridors, vai citreiz pietiek arī ķirurģiski atkarībā no tā, par ko es domāju. Un tad es viņam saku tā, jums viņu izgriež, jūs saņemat histoloģiju un jūs nākat pie manis atpakaļ, jo tajā brīdī mēs jau tālāk skatīsimies visu pārējo, jo, piemēram, ja ir bazilioma, tas nozīmē, ka cilvēkam ir bijusi kaut kāda lielāka pakļautība saulei, un ļoti bieži mums tiešām ir ļoti mērķiecīgi jāmeklē tās baziliomas, piemēram, ja tā ir melanoma, tas būs atkal mazliet cits stāsts. Tā nav tāda līdz galam pareiza pieeja, bet man ļoti gribās, ka tie cilvēki atnāk atkārtot, jo brīdī, kad viņiem ir bazilioma, melanoma vai kaut kas cits, viņiem jābūt ir daudz biežāk nekā reiz gadā. Viņi jau ir tajā riska grupā, ko mēs ieliekam tādā atsevišķā pacientu kategorijā. Jā, doktori, jūs ar to solāriju pieminēšanu man te pilnīgi Pandoras lādi ar jautājumiem atvērāt negaidīt. Ir kaut kāda drošā robeža? Teiksim, vienreiz gadā jāiziet uz solāriju, es nezinu, 3 reizes. Es apbēdināšu. Principā ir tā, ka es nepateikšu precīzi cik reizes, bet tie kaut kādi 100 reižu palielinās risks ādas onkoloģija pēc 1 reizes. Tas, kas ir nosacīti droši, to mēs saucam par fototerapiju. Tas izskatās līdzīgi kā solārijas, bet tas galīgi nav. To mēs pielietojam pie dažādām ādas iekaisīgajām slimībām. Tur ir ļoti specifisks gaismas stars. Tas nav tā, ka tur gaisma plūst visi starojums, tā kā tas ir solārijā. Tur, protams, tiek sekots līdzi kvalitātei šo lampu, kas to gaismu izstaro.
Un mēs ļoti kontrolējam reizes. Mēs zinām, cik drīkst, cik ir droši. Tas arī var palielināt risku, bet tas risks salīdzinoši ir daudz mazāks, jo arī ādas iekaisums var veicināt ādas onkoloģiju pie kroniskām ādas slimībām. Tad izvērtējot šos iegūmus un riskus, mēs sapratam, ok, šis būs droši, un tad mediķu uzraudzībā šo var darīt, bet tas nav tas pats, kas solārijas. Cilvēkiem bieži saka, ka izskatās pēc, bet tas tiešām ir ļoti, ļoti kontrolēti, un tad tas ir salīdzinoši droši. Un arī ļoti bieži, piemēram, ja cilvēkam ir skarta kaut kāda daļa, kas, piemēram, nav seja, mēs sakam, tur mēs liekam saules aizsargkrēmu, un tikai tad veicam šo te procedūru. Bet tas nav solārijas. Un paštonējušie krēmi, kaitīgi, nekaitīgi? Tas noteikti labāk nekā solārijas, jā. Jo, principā, mēs tur varam vilkt aiz ausīm kaut ko kancerogēnu, bet es teiktu, tas būtu drošākais variants. Nu, tad par saulīti parunāsim. Tagad mums tās saulēnās dienas visiem par lielu prieku ir vairāk, bet kā tad īsti ir? Nu, vieni saka, tomēr drusciņ to sauli vajag D-vitamīnam. No otras puses mēs saprotam, ka saule ir diezgan efektīvs veids, kā palielināt ādas vēža risku un arī pātrināt novecošanos. Kur ir tā zelta robeža vai zelta vidusceļš? Jā, tikai es vienu teikumu gribu pabeidzot par solārijiem, ka mums tomēr arī likumdošanā ir ministru kabineta noteikumos noteikts, ka bērniem nedod Dievs un jauniešiem īstenībā kategoriski ir aizliegts apmeklēt solāriju bez dermatologa vai ģimenes ārsta nosūtījuma. Bet īstenībā, es kā ģimenes ārsts, paldies Dievam, savā mūžā nevienu šādu nosūtījumu neesmu devusi, jo bērnāda ir īpaši jūtīga pret šo ļoti, ļoti pastiprinātu ultraviolēto starojumu. Bet par sauli runājot, jau senos laikos cilvēki bija, tas kaut kādi 1800, kurā 27. vai kurā gadā kaut kur līdzīgi, atklāja, ka rahītu, tātad rahītu ārstēt var ar sauli. Var ar sauli, tātad soli pa solim zinātnieki, jāsaka, turpināja savus pētījumus, un tātad šī D vitamīna, jāsaka, atklāšana D2 un D3 bija ļoti būtiska, lai cilvēkam, jāsaka, to, ko mēs dabujam it kā no saules, tomēr mums ir jāuzņem šis vai nu medikaments vai uztura bagātinātājs. Lai mums nebūtu to D vitamīna deficīta simptomi, kas mums kā ģimenes ārstam visiem, un man liekas visiem ir zināms, nogurums, nespēks, muskuļu sāpes, savs āda, viss lielais komplekts. Bet saule, jāsaka arī, tādā, jāsaka, tad, kad nespīd saule, ēnainākā dienā, vienalga, nav ieteicams pēc, jāsaka, zinātnieku pētnieku rekomendācijām 15-20 minūtes nedēļā 3 reizes. Tas ir arī mūsu SPKC vadlīnijās. Un patiesību sakot, es domāju, tā ir ļoti labs ieteikums, un sevišķi nevajadzētu šo saules, jāsaka, ultraviolēto starojumu mums saņemt pusdienlaikā. No 11 līdz 15, kad ultraviolētais starojums ir visspēcīgākais. Un dabiski tur ultraviolētais starojums dalās A, B, C, un A ir viss tāds agresīvākais, bet es vēl gribētu tomēr teikt, ka mums arī kā ģimenes ārstam, arī kā dermatologs, mēs vienmēr paskatāmies, kāds ir cilvēka ādas tips. Un šie 6 ādas tipi, viens no tiem ir, piemēram, īpaši riskanti, jāsaka, saules apdegumu dabūt, un līdz ar to visu ādas bojājumu ar nākotnes nedod Dievs ādas vēža attīstību, ir cilvēkiem ar gaišu ādu, zilām acīm un rudiem matiem un vasaras raibumiem. Tā kā tas ir varbūt tāds īpašais ādas riska tips, kuriem es īpaši pasaku. Tāpat arī, ja mēs runājam par D-vitamīna trūkumu, noteikti mums ir tik daudz atbilstošu gan uztura bagātinātāju, gan medikamentu,
kādā veidā mēs to varam dabūt. Es vēl vienu lietu par sauli gribēju teikt un solāriju. Viena daļa pacienti domā, ka saules ietekme un jāsaka solārija, regulāra solārija apmeklēšana samazina tā saucamo ziemas depresiju. Ja? Bet diemžēl mēs jau abi ar kolēģi runājām, ka šie ultravioletā starojuma jāsaka, riski ir daudz lielāki attiecībā uz vēža attīstību nekā uz ziemas depresiju. Ziemas tā saucamajai depresijai ir caur psihologu, psihiatru iespējama gaismas terapija. Un tā ir pavisam cita. Ja? Un tas pilnīgi nesaistās ar ultravioleto starojumu. Bet jāsaka, tur ir tik daudz mums zināšanu par šīm lietām. Un par aizsargkrēmiem es arī gribu teikt, ja jau mēs tomēr izdomājam sauļoties, un sevišķi no 11 līdz 15, tad tomēr tas aizsargkrēms 50 plus būtu vislabākais, visieteicamākais. 20-30 minūtes uzklājot pirms sauļošanās, ja, un ik pa 2 stundām mainot. Ja? Tās parastās rekomendācijas, kuras mēs iesakām saviem pacientiem. Jā, bet tas piedāvājums ir milzīgs. Spreji, fluīdi, krēmi, īsais kurs, kā vislabāk izvēlēties? Ļoti vienkārši tas, kas patīk. Bet paga. Taču vēl ir dzirdēts par tām kaitīgajām SPF krēmu sastāvdaļām. Vismaz tautā runā, ja? Un ne vakcīnas visas ir labas. Downa sindromu. Un vai tā ir taisnība, ka visnekaitīgākie ir minerālie filtri, jo ar tiem ķīmiskajiem tur varbūt būt kaut kādas nedienas? Visas sliktās vielas, kas tur varētu būt, ir jau sen no turienes izņemtas. Patiešām maziem bērniem mēs parasti iesakam šos fizikālos filtrus, kas ļoti bieži paliek tā kā balti, un ar šiem filtriem patiešām ir ļoti svarīgi, ka mēs viņus uzklājam tās 15-20 minūtes. Nē, es atvainojos. Tiem tieši nav svarīgi, ka mēs viņus uzklājam 15-20 minūtes, jo viņu uzklājot, kas ļoti svarīgi, ja jums ir mazs bērns, viņš noteikti negribēs sēdēt un gaidīt, kamēr kaut kas iesūksies. Mēs viņu uzklājam, un tas, kas notiek, tas UV gaismiņa tiek atstarota un aiziet nebūtībā. Un principā tāda tā kā plēvīte, aizsarg plēve. Jā, kas tā kā aizstaro prom šos te gaismas starus. Ķīmiski atkal ir tie, kas uzsūcās ādā, bet uzsūcoties ādā, viņiem mazliet tā uzsūkšanās paņem laiku, tāpēc vajag šīs 15-20 minūtes, un šie ķīmiskie ir tomēr vispopulārākie, jo viņi labi uzsūcās, viņi nav redzami, viņiem ļoti bieži arī kaut kādas citas īpašības, piemēram, jums ir taukaina āda, viņi būs tā kā viena veida līdzekļi, ja tie būs atkal, jums ir sausāda, viņi tur būs, teiksim, ar keramīdiem, ar hialuronu skābi, kas atkal viņi vairāk mitrinās, un šie uzsūcāšanu siltumu tajā pašā ādā tā kā mazliet pārveido, un neļaut nokļūt tālāk līdz tām šūnām un nerada šo te apdegumu. Un tie ir ļoti svarīgi to darīt, jo tajā brīdī, kad mēs runājam par prieku un laimi, kas radās vai no D vitamīna vai vēl no kaut kā, es jautāju pacientiem 2 jautājumus. 1, jūs sauļojaties un vai jūsu D vitamīns ir normāls? Visbiežāk cilvēki saka, nē, viņi tā viņu uzņem, jo pārsauļota, bojāta āda D vitamīnu nevar sintezēt. Viņi ir bojāti, viņi vajag izdzīvot. Un otrs, kas ir svarīgi, kad, ja mēs apskatāmies, kas pasaulē vislaimīgākie cilvēki, tie ir Somijā dzīvojoši, un viņi tur konkurē ar dāņiem. Un Somiem noteikti saules ir daudz mazāk nekā mums. Dāņiem varētu būt puslīdz līdzvērtīgi. Un saule galīgi viņiem neietekmē to laimes sajūtu. Es domāju, ka ļoti, ļoti daudz citi faktori, kas to veido. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs saprotam, ka tā saule, kas starp citu var radīt arī atkarību, jo šie labi endorfīni izdalās UV gaismas ietekmē, tāpēc tā var būt arī savā ziņā atkarība, un diemžēl mums tā atkarība jāārstē, un jāsaprot, ka varbūt, ka tomēr mums lieku reizi nevajadzētu sēdēt un sauļoties. Tagad parunāsim par mītiem saistībā ar SPF krēmiem. Viens, ja saule nespīd, SPF krēmu man nevajag. Jā vai nē? Protams, ka vajag. Protams, ka vajag. Attiecīgi šie te, ko jau doktori minēja, šie te
stari, kas mums tur nāk no saulītes. Ir C stari, kas mums tā īsti neinteresē, viņi līdz mums neatnāk, un tad ir UVA un UVB. Tie, kas mums padara brūnus un apdegušus sarkanus, tie ir tie B stari. Un tie tiek cauri arī mākoņainā dienā, bet daļai mākoņi viņus tā kā aiztur. Un ja jūs aizbraucat uz dienvidu valstīm mākoņainā dienā, īstenībā jūs arī varat ļoti labi apdegt. To vienkārši cilvēki tā bieži neievēro, bet var ļoti labi apdegt. Un tie ir tie stari, kas ļoti bieži izraisa potenciāli visus šos tādus onkoloģijas apdegumus un tā tālāk. Un tad ir UVA stari, kas tiek cauri fantastiski mākoņiem, ir arī ziemā un vēl vis kaut kur, un tie rada tādu dziļāku bojājumu, un tā ir tā visa nesmukā pigmentācija, kas mums ļoti bieži cilvēki nāk, saka, man nepatīk pigmenti. Tas ir tāpēc, ka jūs nelietojat saules aizsarkrēmus. Viņi rada šīs krunkas, jo bojā kolagēni, viņi tiek tālāk dziļāk ādā, dermas līmenī. Un viņiem arī ir tāda īpašība bojāt šīs šūnas, un bojājot šūnas, tas ir tas risks, kas tālāk var attīstīties par melanomu. Attiecīgi arī mākoņainā laikā mums tas saules krēms, tas tā kā zobus tīrīt no rīta. Tīram zobus, uzklājam saules aizsarkrēmu. Bet ziemā? Protams, arī mākoņainā. Bet ziemā var nelikt 50. Ziemā varbūt, Mēs varam atrast kompromisu uz 30. Mazāk par 30 nav vērts, un es esmu runājis ar daudziem jau firmu pārstāvjiem, starptautisko firmu pārstāvjiem, kas strādā šo dermokosmētiku, kad viņi sāk jau tā kā atteikties no 30. Jo 30. Jā, ir forši, bet labāk lietojam 50, jo tās formas ir ļoti arī var tiešām arī vieglas. ziemā 50? Jā, ja mēs paskatāmies uz cilvēkiem, kuriem patīk slēpot, patīk tās parasti ainas un uzliek šīs slēpošanas brīles, viņiem ir kostīmi, tad viņi atbrauc apdeguši, viņiem ir iededzis viss, kur nav bijušas lielās slēpošanas brīles un cepure, jo tas īstenībā ziemā, jau piemēram saulaina dienā. Tas starojums savā ziņā ir vēl bīstamāks, jo viņš atstarojās no sniega, līdzīgi kā pie jūras no ūdens, un tas vēl vairāk var bojāt ādu, tāpēc vienkārši pieņemam šo kā zobu tīrīšanu, ka tas saules aizsarkrēms ir jāuzklāj. Bet ir jau dzirdēts, ka tā jau tāda sieviešu lietiņa ar krēmiem zieķēties, kā ir ar vīriešiem vai ūsa un bārdas un spalvains ķermeņa apvatojums pludmalē pasargās? Nē, īstenībā pasargāt, ne jau ūsas pasargās no saules, bet jā, krēmus, es gan teikšu tā, ka kāda es ļoti gan parati pie jūrmalas esmu, bet es redzu, jā, ka vīrieši arī tāpat tās, jāsaka, lieto aizsara krēmus, un tas ir ļoti labi. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, ja jūrmalā nopeldās, tad atkal pēc ūdens atkal ir jāuzliek aizsara krēms, jo tas ūdens noskalo atkal visu. Ja? Tāpat arī peldoties dīķī, bērniem peldoties, pēc peldēšanās atkal jāuzliek no jauna aizsara krēms. Un noteikti arī par tām saules brillēm es gribētu teikt, tas ir ļoti būtiski, ka jābūt šim ultraviolēto starojuma filtriem. Ja? Jo patiesības sakot, ja mēs lietojam parastās, jebkurā veikalā nopirktās saules brilles bez šiem filtriem, ja? Tas nozīmē, ka patiesību sakot, mēs gļotādu, acu gļotādu vēl vairāk apdedzinām, un mēs attīstam kataraktas risku. Ja? Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tādēļ ievērosim visus noteikumus, kas aizsargā mūsu veselību, mūsu ādu, ja? Lai mums nebūtu, nedod Dievs, nākotnē kāds ļaundabīgs audzējs. Es dzirdēju labu ziņu, ka cepures atkal nāk modē, un jo ar platākām malām, jo labāk. Jā, un droši vien garrokaini Dermatologs blūzīti sajūta arī kaut ko dos, ne? Kas dos? Garrokaini blūzīti. Jā, un pie tam tas, kas mums Latvijā nav populāri, bet, piemēram, Austrālijā, kur viņiem melanomas risks ir ārkārtīgi augsts un arī tā izplatība ir augsta, viņiem tas ir ļoti populāri, viņiem ir ļoti daudz šie brendi, kur ir drēbes ar speciālu saules aizsardzības, šo te iekšā iestrādāto materiālu, jo attiecīgi, ja jūs paņemat savu drēbes gabalu, paspīdinat pret sauli un jūs redzat saulīti, tā nav laba drēbe attiecībā uz pasargāšanu no saules. Piemēram, džinsu materiāls, kas tāds biezs,
ļoti labi. Bet ir speciāli apģērbi, kas, piemēram, ļoti svarīgi ir zīdaiņiem, maziem bērniem vai tiem, kuriem ir šie riski, vai kas ļoti apdeg, šie pieminētie gaišie ādas tipi ar gaišajām ādām, ar zilajām acīm un rudiem matiem. Viņiem tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo viņi tiešām arī fiziski visu laiku apdeg. Šos apģērbus Latvijā varbūt ir grūtāk nopirkt, bet internets ļoti vienkārši var pasūtīt, un viņi arī ir estētiski interesanti, un tur visu kaut ko var atrast. Paldies par sarunu. Pēdējais jautājums, ko uzdodam visiem studijas viesiem, ir šāds. Viena lieta savai veselībai, ko iespējams jums vajadzēja sākt darīt jau pirms 10 gadiem, bet ko jūs uzsākāt darīt šobrīd? Vai plānojat uzsākt darīt? Es, piemēram, kā jau es teicu, es aiziešu uz savas ķermeņa ādas kartēšanu, ja? Un pārbaudīšu savas dzimumzīmes un klausīšu dermatologa, sava kolēģa, padomiem. Un to es iesaku visiem saviem pacientiem un pacientēm un aiziet pie dermatologa tiešām vienreiz gadā, vai vismaz pa 2 gadiem reizi, ja, veikt šo ķermeņa vispārējo lielo pārbaudi. Un vēl, ko es gribētu teikt par sauli, vislabākie saule sirdī. Ja? Un tā kā doktors teica, Somijā ir vislaimīgākie cilvēki, ja? Tad es teikšu, saule tīri fiziski viena pati mums nedos to laimes sajūtu. Mēs varam skatīties, priecāties, nepārsauļoties, nepārdegt, ja? Bet galvenais, lai mēs esam laimīgi caur to, ka mums ir saule sirdī. Es atkal teikšu, vai es lietoju saules aizsargkrēmus katru dienu ilgstoši. Jā, es to patiešām daru arī ziemā, tāpēc šis nebūs mana tā apņemšanās vai nožēla par to, ka es nesāku to darīt ātrāk, bet es laikam šo paskatīšos mazliet citādāk, jo jāatcerās, ka āda jau nav tāda izolēta, vai ne? Mēs tā kā runājam, it kā tā būtu ļoti bieži izolēts orgāns, bet ļoti svarīgi arī, piemēram, sportot. Un, ja es apskatos 10 gadus atpakaļ, jā, es sportoju, bet tas bija tā, kad uznāk kaut kāds noskaņojums, un tad ar savu fizioterapeitu es runāju, un viņam tā mazliet izskaloja smadzenes labā nozīmē, kad Pasaules veselības organizācija iesaka, ja es nemaldos, minimums intensīvas slodzes 160 minūtes nedēļā. Tas ir ārkārtīgi daudz, un es pašlaik aktīvi tam sekoju līdzi, un tas īstenībā tiešām ir jāpiedomā, jo tādā ikdienas skrējienā mums tam ļoti bieži nepietiek laika, un tas arī dos šo ādas veselību, ka mēs jutīsimies labāk, mēs būsim visu laiku tādi mazliet mobilizēti, visu laiku atjaunosimies, un es teiktu, ka tas ir tas, ko es pašlaik, kam es ļoti sekoju līdzi, un es arī novēlu visiem skatītājiem, klausītājiem. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Ģimenes ārste Līga Kozlovska un dermatologs Arturs Kaļva. Paldies par uzmanību un tiksimies nākošajās raidieraksta Praktiski vesels epizodēs.